vēl nav noskaidrots. Pirmās aplēses liecina, ka lielajā talkā šogad piedalījušies vismaz 160 000 Latvijas iedzīvotāji. Tomēr, tā kā ziņas no tālākajiem novadiem vēl tikai pienāk, talkotāju skaits varētu būt krietni lielāks. Jau no paša rīta daudz Latvijas iedzīvotāji devās uz lielo talku, lai sakoptu savu apkārtni, izsāģētu nokautušos koku zarus, kā arī stādītu mežu. Mūsu filmēšanas grupa lūkoja, kā talkas darbos sokas mūziķiem, kas strādāja pie komponista Emīla Dārziņa atdusmas vietas sakārtošanas. Simfonieta Rīga jau 2. gadu šeit Mārtiņa kapos mēģina palīdz šo milzīgo teritoriju kaut kā sakopt, savākt, jo darbs te tiešām ir daudz. Un tad pagājušo gadu bija ārkārtīgi slikts laiks, bet šogad es teicu, meitenēm ir jābrauc un jāpalīdz un jāstrādā. Mēs mēģinām tīrīt vietas, kur vasaras laikā cilvēki tomēr zināmā veidā atpušās pie ūdeņiem. Jā? Jo iztīrīt krastu ir diezgan vienkārši, jā, bet iztīrīt ūdens tilpnes var tikai cilvēki ar kaut kādu speciālu eķipējumu, vai kaut kādu speciālam iemaņām. Mēs nelienam nekur dziļi, vienkārši tur, kur atrodas cilvēki, tad, kad viņi peldās, tad, kad viņi atpušās pie ūdeņiem. Ūdeņslīdēji no Daugavas vietā, kur parasti peldas cilvēki, vilka ārā gan vecas riepas, gan pudeles, gan arī citus atkritumus. Savukārt valsts policija ziņo, ka Jūrmalā Dzintaļos netālu no Lielupes talcinieki atraduši cilvēku skeletu. Ierosināts krimināla process. Cilvēku kauli zem pērnā zāles slāņa varētu būt gulējuši vismaz 10 gadus.